Vien no 30. oktobra vēla vakara līdz 5. novembra agram rītam Nacionālajai apvienībai un apvienotajam sarakstam pietika, tā teikt, spēka un drosmes iestāties par savām vērtībām, par konservatīvajām vērtībām un atbalstīt Stambulas konvencijas atcelšanu. 5. novembra rītā viss notika ļoti ātri. Sanāca ārlietu komisijas sēde, kura jau ar vairākumu atbalstīja šīs konvencijas atcelšanas nodošanu nākamajai Saeimai, 15. Saeimai, un pēc tam jau secīgi plenārsēde, kur ar 53 balsīm par tika nobalsots par to, ka konvencija šobrīd, tā teikt, tiek norakta un atlikta uz nākamo Saeimu. Te nāk prātā jautājums, kas tad pēkšņi notika ar Nacionālo apvienību un apvienoto sarakstu, ka 6 dienu laikā tik radikāli tika mainītas domas, un abas šīs frakcijas faktiski nobalsoja tieši tāpat kā Vienotība un Progresīvie, kuri iestājās pret konvencijas denoncēšanu. Šis jautājums visticamāk, lai paliek uz katra deputāta sirdsapziņas, bet Latvija pirmajā vietā frakcijas vadītāja Linda Liepiņa savā uzrunā no Saeimas tribīnes pateica ļoti trāpīgi. Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts. Neceliet to, ko jūs nevarat panest. Beidziet mānīt Latvijas sabiedrību par tām vērtībām, par kurām jūs neesat gatavi iestāties līdz galam. Un līdz galam bija šodien. Tas nebūs ne rīt, ne parīt, ne pēc gada. Līdz galam par vērtībām bija šodien. Es balsoju pret mīkstmiesību, pret rāpulību atpakaļ un pret stājas zaudēšanu. Es balsoju pret nodevību, gļēvulībai un savu vērtību nodošanai. No šodienas ir jauns vārds, un tā ir atlikšana.